Edgars Rinkēvičs sasauc preses konferenci un saskaņā ar tiesībām, ko Satversme nosaka valsts prezidentam, tātad nosūtīja Saeimai otrreizēji caurlūkošanai. Un šeit sākās pats interesantākais. Trešdien deputāti atnāca un nobalsoja, ka tātad šī te pārskatīšana risināsies 1 gadu. Tātad līdz 1. novembrim, 2026. gada 1. novembrim varēs iesniegt priekšlikumus un balso par kādu partiju, ka vismaz fundamentālās lietās tā partija tevi neuzmetīs. Fundamentālās. Nav runa par kaut kādām tur, zin kā, taktiskām lietām. Šī fundamentāla lieta, ja jūs pārstāvit nosacīti Latvijas mazo pilsētu, lauku, latviešus un šos te iedzīvotājus, nu tad jums tomēr jābalso pēc tā mandāta, ko jums ir devuši. Nevis tā, kā jums šķiet, ka izdevīgi. Tāpēc es domāju, ka otrs mans secinājums, ka šīs partijas arī smagi cietīs nākamās Saeimas vēlēšanās. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Nu, skaties, notikumi ir izcinājušies pietiekami strauji iepriekšējā nedēļā, nu, un šodien mēs vienkārši turpinam nākamo raidījumu par Stambulas konvenciju visām tām peripētijām šajā sakarā. Tad, kad mēs tev runājam iepriekšējā reizi, tad vēl nebija notikuši daudz notikumi, kuri ir, principā, mainījuši situāciju kardināli. Tātad atgādinu tikai to, ka pirmais balsojums pār Stambulas konvencijas denonsēšanu uzrādīja rezultātu 56 bija pār, 32 pret un 2 atturējās. Tātad vēl 10 kaut kur pastaigājās un nepiedalījās. Tātad šie 56 bija Latvija pirmajā vietā, Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts un ZZS. Un kā mēs visi zinām, ZZS šobrīd arī vēl ir koalīcijas partija. Tātad mums arī bija jautājums, vai šī valdība tādā režīmā spēs vispār noturēties. Ja balso divas partijas par, vienu, un viena no koalīcijas partijām diametrāli pretēji balso. Tātad, bet kas notiek iepriekšējā nedēļā? Iepriekšējā nedēļā tātad Edgars Rinkēvičs sasauc preses konferenci un saskaņā ar tiesībām, ko Satversme nosaka valsts prezidentam, tātad nosūtīja Saeimai otrreizēji caurlūkošanai. Un šeit sākās pats interesantākais. Trešdien deputāti atnāca un nobalsoja, ka tātad šī te pārskatīšana risināsies 1 gadu. Tātad līdz 1. novembrim, 2026. gada 1. novembrim varēs iesniegt priekšlikumus. Manuprāt, 3. novembrī ir 15. Saeimas vēlēšanas, nākamā gada 3. novembrī. Tātad diametrāli pretējs moments. Tātad Rinkēvičs savā preses konferencē arī ieteica, ka vajadzētu šo jautājumu atstāt nākamai Saeimai, ka nevajag nekādas lēmumus pieņemt šobrīd. Un drosmīgās partijas cīnītāji par tradicionālajām vērtībām, proti Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, nobalsoja kopā ar progresīvajiem un kopā ar Jauno vienotību tātad šo te jautājumu pārcelt uz gadu. Nu, tātad, ja tu saproti, 1. novembrim priekšlikumu pieņemšana ir skaidrs, ka nākamā Saeima varēs šo jautājumu skatīt atkal. Tātad pirmais moments, tie paši, kas balsoja ceturtdien par denonsēšanu, nepagāja pat nedēļa, trešdien viņi balso jau par, šī jautājuma atlikšanu uz gadu. Otrs interesantais moments ir tas, ka ZZS šajā brīdī nepiedalījās šajā balsojumā. Tātad no visām tām partijām, kas tajā ceturtdienā nobalsoja, tātad ZZS atturējās un apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība tātad balsoja par šī jautājuma atlikšanu. Nu, lūk, tas man būs viens no tiem jautājumiem, Arnold, kā tad, partijas, par kurām tomēr balsoja konservatīvi noskaņoti cilvēki, principā viņa elektorāts, zinām, mērā pārklājās, tie ir mazo latviešu,
pilsētu un ciemu iedzīvotāji, tad ārpus Rīgas pārsvarā, ja, viņi principā konservatīvi noskaņot. Ja. Es atgādāšu, ka ZZS, pateicoties tieši ZZS balsojumu, Edgars Riņkevičs kļuva par valsts prezidentu. Tieši ZZS 2023. gada rudenī tai skaitā balsoja par Stambulas konvencijas ratificēšanu Latvijas Republikā. Bez viņu balsību šīs jautājums nevarētu būt ne pirmais, ne otrais jautājums nevarētu tikt pieņemts. Tas ir pilnīgi skaidrs. Ja. Nu, lūk, un, protams, noslēgumā 6. novembrī, ceturtdien, notika šo te liberāļu mītiņš Doma laukumā. Katrs varēja paskatīties šo te mītiņu, manuprāt, ārkārtīgi smurks, sevišķi, teiksim, tās divas personas, kas vadīja šo te pasākumu, ja, un es negrisos tur iedziļināties, bet ir skaidrs, ka viņš tika labi organizēts, jo tur piedalījās praktiski visa jaunā vienotība, visi progresīvie, jaunatnes organizācijas, dažādas tā saucamās cilvēku tiesību organizācijas, centrs Marta un attiecīgi, protams, ka visi tie biedri, kas bija pieejami, noteikti saņēma komandu ierasties. Ja. Protams, atsevišķi jautājums par Dainu Ivānu, kurš 82. gadā rakstīja ļoti kvēlu tādu postmortem par Leonīdu Brežņeva nāvi, ļoti izjustu. Tad viņš bija, kā tu atceries, atmodas vadītājs, ja, un tagad viņš piedalās attiecīgi mītiņā, teiksim tā, ļoti apšaubāmā mītiņā par Stambulas konvenciju. Ja. Tātad, kā tu redzi, cilvēkam mainās diametrāli pretēji viedokļi vismaz 3-4 reizes viņa, teiksim, mūžā. Bet, ko es gribēju tev apspriest, ja, teiksim, nevis par šiem te notikumiem, jo šie notikumi, protams, šo situāciju pietiekami nopietni mainīja. Bet es gribēju tev pajautāt divas lietas. Pirmā lieta ir pilnīgi skaidrs, gan šis 6. novembra mītiņš, gan reakcija uz to liecina, ka Latvijas sabiedrība turpina radikalizēties. Tātad, ka politiski oponenti vairs netiek uzskatīti par oponentiem, bet par ienaidniekiem. Tas ir gan vienā, gan otrā pusē. Ar šiem cilvēkiem vai šīm grupām nekādas sarunas nav iespējams. Es pieļauju, ka liela daļa Latvijas sabiedrības, es pateiktu nospiedošā daļa Latvijas sabiedrības ir konservatīvi noskaņot. Un šis ir skaļš, bet ļoti tāds liels mazākums. Pieņemsim pat, ja Arnoldu mēs pieņemam, ka tur bija 10 000 Doma laukumā. Pat, ja mēs pieņemam, ka 60 000 parakstīja par to, ka nevajag atcelt Stambulas konvenciju. Tie ir daži procenti no Latvijas iedzīvotājiem. Daži. Saprot? Nav runa par visu lielo, teiksim, nospiedošo masu, kas, manuprāt, ir tomēr tradicionālo vērtību atbalstītāji un konservatīvo vērtību atbalstītāji, nevis šo te liberālo vērtību atbalstītāji. Tātad, manuprāt, kādas ir sekas šiem te notikumiem? Pirmkārt, kā es jau teicu, radikalizācija tā turpināsies. Tas ir neizbēgami. Kā es jau teicu, aizvien vairāk cilvēku radikalizēsies, jo sapratīs, ka, teiksim, to var tikai izdarīt ar, teiksim, parlamentārām metodēm, bet ļoti skarbām. Ar šo te balsojumu, kā mēs arī redzējām, šīm 56 balsīm par. Otrs moments, manuprāt, konservatīvo vērtību aizstāvji, ZZS, Nacionāla apvienība un arī apvienotais saraksts, principā, ir sevi diskreditējuši pamatīgi. Jo praktiski visu, ko viņam vajadzēja izdarīt, Arnolds, saskaņā satversmi. Atkal nobalsot tā, kā viņi nobalsoja nedēļu iepriekš, 56 balsis par, un otro reizi jau Edgars Riņkevičs nevarētu iesniegt vairs priekšlikumus. Tātad otro reizi Saeima nobalsot tieši tāpat, kā nobalsoja pirmo reizi, un attiecīgi Stambulas konvencija tiktu denonsēta. Tā vietā viņi izvēlējās manas iepriekš aprakstītās visas šīs manipulācijas. Es pieļauju, ka vēlētājiem tomēr, šo triju partiju vēlētājiem, beidzot ir jāsaprot, ka šīs partijas sevi ir izsmēlušas. Tie nav nekādi konservatīvo vērtību atbalstītāji, un, protams, ka viņu attaisnojums, kā jebkurai gļēvulībai, vienmēr ir attaisnojums. Šajā gadījumā
ka viņi domā valstiski, ka viņi negrib šūpot laivu, ka viņi negrib radikalizēt sabiedrību, ka viņi grib nomierināt situāciju, ka viņi grib meklēt kaut kādas saskars punktus. Manuprāt, viss notika tieši pretēji. Jo tu taču tomēr ceri, ka tu balso par kādu partiju, ka vismaz fundamentālās lietās tā partija tevi neuzmetīs. Fundamentālās. Nav runa par kaut kādām tur, taktiskām lietām. Šī fundamentāla lieta, ja jūs pārstāvit nosacīti Latvijas mazo pilsētu, lauku, latviešus un šos iedzīvotājus, tad jums tomēr jābalso pēc tā mandāta, ko jums ir devuši. Nevis tā, kā jums šķiet, ka izdevīgi. Tad es domāju, ka otrs mans secinājums, ka šīs partijas arī smagi cietīs nākamās Saeimas vēlēšanās, jo trešais lielais moments, šis jautājums jau nav noņemts no dienas kārtības. Šis jautājums par Stambulas konvenciju būs viens no politiskiem jautājumiem uz nākamās Saeimas vēlēšanām. Manuprāt, tur būs pilnīgi skaidri katrai partijai jāpozicionējās. Tu esi par Stambulas konvencijas denonsēšanu vai tu esi pret Stambulas konvencijas denonsēšanu. Šis jautājums, pat ja tas nebūs partijas programmās, to noteikti debatēs uzdos politiski oponenti, to noteikti uzdos žurnālisti. Tā neizbēgami būs jābūt viedoklim par to. Tātad, lūk, no manas puses tātad ir tā, ka jūs runājat par to, ka jūs gribat nomierināt sabiedrību. Manuprāt, sabiedrība tikai radikalizēsies. Vēl viena, teiksim, tāda nopietna lieta, kur sabiedrība ir diametrāli pretēji viedokļi, sabiedrība radikalizēsies. Otrs, domāju, ka šīm trim partijām tas varētu, ja ne visām, tad daļai tas varētu maksāt pietiekami dārgi, šis te balsojums un šī atlikšana. Jo man, kas jau teicu, viss šīs te atrunas par valstisko domāšanu, tā ir vienkārši tāda gļēvulības attaisnošana un nekas vairāk. Un cerams, ka viņu vēlētāji to novērtēs ar savu balsojumu 26. gada Saeimas vēlēšanās. Un visbeidzot, tātad šis jautājums paliks. Tā vietā, lai šo jautājumu atrisinātu galīgi, tagad šis jautājums tomēr karāsies gaisā un atkal laiku pa laikam tiks pacelts tālāk. Arnold, protams, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, manuprāt, un manuprāt, vissliktākais, kas ir, tā ir sabiedrības radikalizācija, jo mēs jau beidzamo 6 gadu laikā redzam, ka sabiedrība radikalizējās gan pandēmijas laikā, gan ģeopolitisko dažādu notikumu laikā. Tagad arī Stambulas konvencijas kontekstā notiek šī radikalizācija. Plus, protams, vēl šajās dienās, to, ko mēs runājam iepriekšējā raidījumā, mums bija šīs organizācijas Grevio vizīte, tātad, kura uzrauga šīs te valstis. Ja. Un, attiecīgi, mēs, protams, uzzināsim, ko tad viņi tur būs sarakstījuši, ja, par šo Stambulas konvenciju. Un varbūt pašā noslēgumā es vēl gribēju piemetināt vienu lietu, ka kopējā tātad šī politiskā situācija Latvijā tomēr paliek, manuprāt, aizvien saspringtāka. Un mēs vēl nevaram līdz galam, teiksim, redzēt un saprast, vai šī koalīcija tomēr spēs noturēties vai nespēs, par to mēs runājam iepriekšējā raidījumā. Arnold, kā tev šķiet, šī radikalizācija gadu pirms Saeimas vēlēšanām turpināsies? Un ja jā, tad vai šī radikalizācija mums varētu novest pie, teiksim, ļoti nopietnām izmaiņām nākamās Saeimas sastāvā, gluži kā mēs pat redzējām Čehijas republikā, vai tomēr šīm te partijām izdosies atkal apmānīt vēlētāju un, teiksim, cerēt, ka vēlētājs aizmirsīs, kā runā, nāks lielākas problēmas un vecās problēmas aizmirsīsies. Kā tev šķiet? Kur mēs ejam, kā tas varētu ietekmēt nākamos Saeimas sastāvu, nākamās Saeimas rezultātus, un vai šīs partijas, par ko mēs runājam, ir sevi izsmēlušas. Viņas vairs nepārstāv attiecīgi šo te konservatīvo vēlētāju, ar ko viņas arī saviem balsojumiem pierādījušas, ar savu beidzamo balsojumu. Lūdzu, Arnold, tavs viedoklis. Man tas bija pārsteigums, jā, šis balsojums. Es nekad nedomāju, ka Nacionālā apvienība, kas pārstāv konservatīvās nacionālās vērtības, arī nobalsos par atlikšanu šī jautājuma izskatīšanu. Apvienotais saraksts, kur arī es uzskatīju par tādu nopietnu partiju.
kas loģiski domā un spriež par notikumiem Latvijā. Zaļie zemnieki skaidrs, viņi visu laiku svaidās, jā. It kā bija tāds patīkams pārsteigums, ka viņi nobalsoja par šo denoncināciju šīs Stambulas konvencijas, jā. Bet, kā mēs redzam, atkal ir kaut kāda motīva vadīt, kaut kas ir noticies, es nezinu kas. Droši vien kuluāros ir kaut kādi atkal taktiskie plāni šīm partijām, jā. Droši vien, es nezinu, kas izraisīja šo rezultātu, šo balsojumu rezultātu. Protams, sabiedrībā tas ļoti negatīvu rezonanci atstāja, bija ļoti vētraina reakcija, ļoti daudz cilvēku zvanīja un lamājās, neganti gānījās, jā, kad atkal kas notiekās un kad šīs politiskās partijas atkal tirgojās ar būtībā ar vēlētāju uzticību. Ja. Es domāju, noteikti tas atstās tādu iespaidu un būs šīm partijām negatīvs rezultāts nākamās Saeimas vēlēšanās, jo skaidrs, ka šī radikalizācija ļoti asi notiekās. Pārsteigums man bija, ka šie kā var teikt, piekritēji šīs Stambulas konvencijas un šie liberālie spēki spēja, būtībā aktivizēties un, iziet ielās tādā ievērojamā daudzumā, tad būtībā viņi ir ļoti tādi vienoti un konsekventi un, man tas mazliet pārsteidz, jo vispārībā jau latvieši mums Latvijā nemīl iet tādos pasākumos, streikos un demonstrācijās lieli, tad tas man pārsteidz, jā. Tad viņiem ir ļoti laba organizētība. Protams, viņi pārstāvēja salīdzinoši ļoti maz mūsu sabiedrības daļu. Un ļoti šeit labi varēja redzēt, kas tad ir kurā pusē stāv, jā. Tas ir tā patīkam, ka mēs tagad saprotam, ar ko ir darīšana, un būtībā mēs redzam, kad valstī šī situācija smagā, jā, viņi ir no šādiem cilvēkiem, jā, izveidojusies, jā, kad, visu šo murgu, jā, kad runa iet atkal par to, kā aizstāvēs sievietes pret vardarbību un tā tālāk, lai gan būtībā pilnīgi citi mērķi tiek, šeit, tiek domāts par citiem mērķiem, jā. Un tāpēc visiem tas ir skaidrs, un tas murgs, viss, kas notikās, sabiedrība ļoti vēroja un parādīja savu reakciju. Normāli cilvēki sazinājās, sazvanījās un bija ļoti vētraini. Es tagad negribu pat visu to pateikt, kas tika adresēts šiem cilvēkiem, jā. Bet, skaidrs ir viens, ka cilvēki saprot nākamās Saeimas vēlēšanās, es domāju, ka viņi izdarīs pareizi izvēli, un es domāju, ka ļoti daudz iegūs tās partijas, tās, kuras balsoja, teiksim, par šo denoncifikāciju, Stambulas konvencijas. Mēs varam gaidīt, ka jaunās nākamajās Saeimas vēlēšanās būs lielas izmaiņas. Es tā domāju. Tas ir tāds mans viedoklis, un, protams, ka vēlētājs izvēlēsies cilvēks par partijas, politiskās partijas, par to, par normālām konservatīvām vērtībām un arī par to, par Latvijas izaugsmu, jo tādi cilvēki nevar, teiksim, Latvijā neko labu, kā var teikt, kas nav izlēmīgi, kam nav viedoklis, kas maina savu viedokli, politiķi, kas nepārtraukt tirgojās ar vēlētāju viedokļiem, jā, un skatās, kā priekš sevis gūt kaut kādu labumu, jā. Tad nav stingras nostājas. Nav cilvēka ar stingru nostāju, un es domāju, ka vēlētājs to saprot, un tas viss būs redzams nākamās Saeimas vēlēšanās.
Jā, Arnold, es tev pilnībā piekrītu, varbūt vēl pāris teiksim, tādu momentu no manas puses. Pirmkārt, viss šīs te partijas, par ko mēs runājām, apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, ZZS, it sevišķi beidzamās divas, praktiski Latvijas politikā ir bijušas no jau 90. gadu sākuma, no pašiem, teiksim, pirmsākumiem. Ja? Tātad tas ir, teiksim, viens moments. Te nevar neko teikt, ka tās kaut kādas nepieredzējušas partijas. Pilnīgi skaidrs, ka pieredze viņiem ir milzīga, arī tie skaitā pieredze, kā apmānīt, teiksim, vēlētājs, ja? Un kā iegūt, teiksim, varu. Ja? Otrs, manuprāt, ir skaidrs, ka pilnīgi tev pievienojos, ka vismaz daļa no šīm partijām cietīs ļoti smagus zaudējumus. Šeit ir tāds, teiksim, ļoti labs moments saskaņas liktenis. Ja? Saskaņa, kas ir uzvarējis 3 Saeimas vēlēšanas pēc kārtas, saskaņa, kas bija uzvarējis arī vairākas Rīgas domas vēlēšanas, beidzamās Saeimas vēlēšanās nepārvarēja 5% barjeru, un beidzamās Rīgas domas vēlēšanās arī nepārvarēja 5% barjeru. Līdz ar to es domāju, ka saskaņas bēdīgais liktenis varētu būt labs piemērs ZZS un visām citām partijām, ka vēlētāju uzticība un vēlētāju ticība nav mūžīga. Viņi var sabrukt vienā brīdī. Un tas, ko tu sāki, tieši šis identitātes jautājums. Ja ir viena lieta, ka tu taktiski vari kaut ko darīt, ja, bet tad, kad tu nodot visu vispār, uz ko tā partija būvēt, vispār identitāti, ja, nosacīti, tā kā sportā, ja, kad tu sāc spēlē hokeju un tev ir nosacīti komandas krekls un tu sāc sist ripas savos vārtos, ja, vai sabotēt spēli, to tev nekad neviens nepiedos. Tas ir skaidrs. Ja. Un, ja viņi domā, kad aizmirsīsies, es domāju, ka būs labas cilvēki, politiskie konkurenti, kas nepieļaus, lai aizmirst šo lietu. Un vēl varbūt pašā uzsākā, Arnold, kāpēc viņi tā mobilizējās? Manuprāt, viņi mobilizējās tāpēc, ka arī viņiem dažādās iekšējās sapulcēs tomēr teica, dārgie draugi, jūs redzat, kas notika ASV. Jūs redzat, kas tagad notiek Eiropā. Jūs taču negribat, lai pie varas atnāk pilnīgi citi spēki, kur aizslēgs jūsu sabiedrības integrācijas fondu, kur sāks uzdot jautājumus, kas jūs finansē vispār. Jūsu visu šīs Martas un Mozaīkas un viss pāri un Providus, kas to finansē. Visam izrādīsies, ka daļa ir ārzemju finansējumi, iespējams Soros finansējums. Ja? Jūs taču negribat, lai notiek tā, ka jūs viss izmetīs ārā no jūsu visām šīm siltajām vietām. Ja? Tāpēc pašā sākumā ir lūk šāda mobilizācija. Tāpēc, ka es domāju, ka viņi dabūja pa galvu arī no saviem ārzemju kuratoriem vai draugiem, sauc kā grib, ja? Kur teica, ko jūs tur Latvijā vispār kontrolēt situāciju vai ne? Visi uz mītiņu. Ja? Tāpēc mēs tur redzējām gan Siliņu, gan Sprūdu, gan visu ministru kabinetu mēs tur redzējām. Ja? Un visas Saeimas deputātus no tām partijām. Tas ir bailes, Arnold. Tas ir viņiem bailes apdraudējums, kā tā tendence ir skaidra, ka viņiem var notikt tas pats, kas notika ASV, kas notika tagad Čehijā, kas notiek citās valstīs. Kad atnāk nevis nedaudz savādākas partijas, bet pilnīgi citi politiskie spēki atnāk, kuri principā noārda visu to jūsu vērtību sistēmu, visu to jūsu uzstādījumu. Un tie cilvēki, kuri, kā tu vienā no raidījumiem pareizi pateici, visu mūžu ir pieraduši, teiksim, būt kaut kādā nevalstiskā organizācijā, saņemt algu normāli, principā neko nedarīt pa lielam. Tur aiziet uz mītiņu, uzrakstīt varbūt kaut kādu tur komentāru Facebookā. Ja? Un tagad tas viss ir apdraudēts. Lūk, no kurienes arī tas daudzskaitlīgums. Lūk, no kurienes arī visi šie deputāti, kuri saprot, ka pēc gada liela daļa no viņiem būs uz ielas un vispār nevienam nevajadzīgi. Turpināsim sekot. Šī situācija, protams, radikalizēsies, tas ir skaidrs. Paldies tev par viedokli, Arnold. Paldies.